Labdien! Jūs klausāties Pārbaudas laiku. Ar jums šodien kopā ir Krišāns Lācis un Raivis Zeltīts. Šajā brīdī, kamēr mēs ierakstām šo raidījumu, Ukrainas tauta ved varonīgu cīņu pret Krievu okupantu šobrīd jau mēnesi. Mēs šodien sarunāsimies ar Raivi ne tik daudz par karu Ukrainā, protams, arī par karu Ukrainā, un arī ne tik daudz vispār, man gribētos ne tik daudz runāt par Putinu, par ko ir ļoti daudz runāts. Putins tāds, Putins šitāds, un tiek zīmēts Putins un demonizēts, un kas tik ne, Putins šobrīd kolektīvajos rietumos, kā viņš pats saka, ir ieņēmis Hitlera lomu. Jā, protams, ne tik daudz arī par Putinu, ne tik daudz par Krieviem, bet par to, kā mēs te Latvijā īsti reaģējam uz šo karu, uz šo iebrukumu, un, man liekas, pirmajās 2-3 dienās tā reakcija bija iepriecinoša no nacionālistu pozīcijām. Es atgādinu, ka šis ir nacionālistu raidieraksts. Mēs mēģinām no nacionālistu pozīcijām analizēt, kas ir apkārt notiek un izteikt kādas savas domas. Nacionālistisks. Un pirmajā brīdī, protams, bija tā iepriecinoši 2-3 dienas. Visi pēkšņi piekrita tam, ko nacionālisti ir teikuši jau gadiem, 30 gadus, 100 gadus, 150 gadus, kopš mūžības. Un 4. dienā jau tika ieslēgts tāds kā pakaļējās bremzes, kur atkal visi tie murgi, kur mums bija līdz pēdējiem brīdim veļās pāri, izteikstot metaforiskā valodā, vārti krieviskumam vai kādai okupantismu izpausmēm uz brīdi tika tā aiztaisīti ciet, un šobrīd, ir tāda sēdēšana uz 2 krēsliem. Manuprāt, tie vārti no vienas puses tiek ļoti plaši atvērti vaļā it kā labajām krieviskuma izpausmēm pēdiņās, un tad mēģinot it kā noslēgt, norobežot krieviskos sliktos krievus, bet, ir daudz problēmas. Tas pirmais jautājums, ko es tev gribu jautāt, Raivi, ir, viss šīs dažādās lietas, par ko mēs nacionālisti esam cepušies pēdējos 30 gadus, tur par pieminekļiem, valodu skolās, par medijiem un propagandu. Vai tev nešķiet, tas ir retorisks jautājums, vai tev nešķiet, ka šobrīd tas viss, kas mums šķita kā vienkārši iekšpolitiskas problēmas, kaut kāds sīks sociopolitisks iekšējas Latvijas problēmas, ka tas ir pēkšņi ieguvis tādu ārpolitisku raksturu, proti Latvijas arī etniskais jautājums šobrīd ir daļa no NATO kolektīvās drošības jautājuma. Man jau šķiet, ka tas vienmēr bijis vienlaicīgi arī starptautisks jautājums, jo no 90. gada sākuma Krievija ir formulējusi, ka krievalodīgā minoritāte ārpus Krievijas ir tās ārpolitikas instruments, Kargānova doktrīna. Un tas tā vienmēr ir bijis, pēc tam sākās Putina ēra ar 9. māja šo te glorifikāciju, tāda ideoloģiska krievalodīgo uzlādēšana un gatavināšana karam, tautiešu politika, maigā vāra, Maskavas nami, jaunie viļņi. Tas vienmēr ir bijis Jurmaļina. Jā. Kā to mēdz saukt, vai ne, jauno vilnu, Jurmaļina kā tāda. Un kur vienmēr bija klāt Latvijas politiķi pēc kaviāra. Apgrozīties gribējās viņiem šajā glamūrīgajā publikā, tā teikt. Tā kā tas vienmēr bija gan iekšpolitisks, gan ārpolitisks jautājums. Un es nezinu, kurš par to īsti šaubījās, un man liekas, tie cilvēki, kas to nepamanīja, īsti nav tādās pozīcijās, lai to varētu norakstīt uz muļķību. Tad ir ļoti jāignorē, ir jāvēlās neredzēt visu to, kas faktiski tika gatavots šos 10-20 gadus. Pēdējie brīži attapties bija 2012. gada valoda referendums un 14. gada Ukrainas kara sākums faktiski. Un arī šajos momentos, pirms 10 gadiem, mēs jau redzam to pašu metodi, kas ir atstrādāta un ko mēs redzam šobrīd. Kad latviešu nacionālais tāds pašlepnums un pretestības gars un tāds pašizdzīvošanas instinkts aktivizējās, tad politiķi... Un šobrīd viņš ir aktivizējies masās, es teiktu. Un politiskā elita uzreiz no vienas puses pielāgojās, tā teikt, jā, mēs arī tā domājam un vienmēr esam domājuši. Un vienlaicīgi to ievirza tā, es teiktu, šoreiz ļoti nekaunīgi un pārsteidzīgi ātri no viņa puses, kā jau tu teici, 3. 4. diena, un jau pēkšņi visi uzsvari pārvirzās uz to, ka latviešiem ir jābūt tolerantākiem, ka galvenā problēma ir aizskartie vietējie krievi, labie krievi. Ka latvieši ir vainīgi pie šī visa, vai ne? Pie tā, ka krievi nav iekļauti. Turklāt tas uzreiz ir asimetriska reakcija, nevis vienkārši tā, latvieši jūs paklusē, bet latvieši jūs esat vainīgi, ka šāda situācija, kā tajā Dombura šova tajā grafikā, kur parādīja, ka nekas nav mainījies pēdējos 30 gados,
ar krievu vai krievlodīgo vai padomju kolonistu attieksmi pret Latviju. Un tā pirmā reakcija ir Zaigas Pucis, vai ne, SIF sabiedrības integrācijas fonda vadītājs. Tā pirmā reakcija ir atgramot vienkārši standartu šo PCTVL, LKS saskaņas mītu, ka latvieši jūs nesat darījuši pietiekami, lai iekļautu krievus un ļautu viņiem justies pieņemtākiem, vai ne? Nē, te arī, protams, mēs redzam ne tikai kaut kādus ģeopolitiskus un tādus faktorus, bet, ko, piemēram, tāds SIF visu laiku dara. Visādus projektus rīko, integrē. Varbūt viņiem ir interese mūžīgi arī visu te integrēt, tā lai nekas nemainās. Jo 91. gadā bija tautas aptauja par Latvijas neatkarību. 25% Latvijas iedzīvotāju, skaidrs, kuri tātad bija pret Latvijas neatkarību. 2012. gadā apmēram 25% ir par krievu valodu kā valsts valodu. Un es domāju, ka šobrīd tās aptaujas kaut ko līdzīgu parāda. Kādam varbūt ir izdevīgi tā mūžīgi integrēt, apgūt līdzekļus, neredzot, uz ko tas viss beigās vēl. Bet es mēģināšu klausītājiem uzbūrt ainu, par kādiem skaitļiem īstenībā ir runa. Mēs piesaucam tā abstrakt 25%, un, kad mēs skatāmies tur infografikos un šajās te pīrāgu, tajās Exceļu tabulās un vizualizācijās, liekas, ap 25%, kas tas ir. Bet atgādināšu, Latvija ir NATO kolektīvās drošības sistēmas sastāvdaļa, un šajā valstī, ja mēs pārreikinām šos vidēji 25% nelojālos iedzīvotājus, tādos cietos skaitļos, tas nozīmē, ka Latvijā kā NATO valstī, pret kuru šobrīd lielā mērā arī tiek vests karš Ukrainā, cik vidēji? 300, 200 tūkstoši, tā ļoti noapaļojot, ļoti rupi. 250 tūkstoši iedzīvotāji ir atklāti naidīgi pret Latvijas valsti. Un ne tikai pret Latvijas valsti, bet arī pret NATO. Pret Ukrainu. Tur, protams, liberāļi vienmēr visus skaļus interpretēs iespējami pozitīvāk Krievu tautai, un tur bija šie neizlēmušie, kas nevar formulēt, vai ir labi, ka Ukraiņi slepkavo, vai nav labi, viņi nevar formulēt, un tad skaidrojums bija, ka viņi ir iekšēji tur sašķelti un pārdomās un nezin, kā reaģēt uz šo te jauno situāciju. Tas ir galma sociologa Kaprāna Mārtiņa vēstījums. Parasti, kad ar tām socioloģiskajām tabulām jau kā ar bitēm nevar. Es domāju, ka tur cilvēki vienkārši nepateic atklāt, ko viņi domā. Un ja tu nespēji formulēt vai slepkavot cilvēkus Ukrainā vai bombardēt slimnīcas, dzemdību namus, vai tas ir slikti, tad tā neutralitāte jau nav īpaši labāka par šo tā aktīvu agresīvo pozīciju. Lūk, un lai vēl ilustrētu mūsu mīļajiem klausītājiem šos cietos skaitļus ar tādiem naidīgiem, dusmīgiem un neapmierinātiem Latvijas iedzīvotājiem pret Latvijas valsti, tas ir faktiski 2 Daugavpils, 2 vai 3 Liepājas, tad iedomājieties tādi lieli, tumši, naidīgi anklāvi, kur, piemēram, kaut kādā tādā Harkovā, vai kā tagad saka, Harkivā, kur es pats vēl pirms 2014. gadu uzskatīju vienkārši par kārtējo Krievu pilsētu. Šobrīd tāda Harkova, piemēram, ir lojālāk pret rietumiem, lojālāk pret Eiropu, nekā, nevis reālā Latvijas Liepāja, bet, tur pietiekami liela Latvijas daļa, vai ne? Tad 2 momenti, viena piebilde par to skaitu. Pozitīvais ir tas, ka tā demografiskā struktūra latviešu vidū ir veselīgāka. Respektīvi, dabiskā ataudze latviešu vidū ir daudz labāka, un, ja mēs runājam par šiem nelojāliem iedzīvotājiem vai Krievijai simpatizējošiem, tad, milzīga daļa tur ir, vienkārši izsakoties babuši, kas dzīvo nostalģijā pēc PSRS, līdzīgs, starp citu, arī Ukrainā, Austrum Ukrainā, un arī Krievijā, kas ir lielākie Putina fani, omītes, kuras pašas nebrauks uz karu, kuras priekšstat par karu gūs no televizora. Jo krievu vīrieši tajā vecumā jau ir zem zemes, vai ne? Jā, arī demografiskās arī moments. Bet Ukrainas piemērs labs, un to arī dažādi tur manipulē. Saka, lūk, Ukrainā krievolodīgie un Ukraiņi ir tomēr vienojušies, un tātad tas ir modelis, kam sekot. Ignorējot to, ka Ukraina ļoti aktīvus soļus ir veikusi kopš 2014. gada naidīgu mēdīju aizslēgšanā, portāla aizslēgšanā, dažādu avotu un kanālu nogriešanā prokrieviskai politikai, un arī galu galā ukrainizācija, ukraiņu valodas lomas pastiprināšanās.
Jā, tur ir, protams, arī varbūt atšķirīgi šīs attiecības starp krievu valodu un ukraiņu valodu. Nu, viņam arī iekšējā politiskā vēl sašķeltība. Tur arī dēļ visiem oligarhiem un tur kaut kādi strīdi, un tur starp Porošenko bloku un Zelenska bloku, kas šobrīd nav tik būtiski. Bet šis etniskais jautājums Latvijā, pirmkārt, viņš nav risināts kā Ukrainā. Kara ietekmē, diemžēl, Ukraina arī sāka to risināt apņēmīgāk. Tā kā tas ir atkal manipulācijas, un jā, protams, ir krievalodīgi Ukrainā, un faktiski šobrīd gandrīz visi, kas ir Ukrainas pusē, bet mēs nevaram pārnest šo piemēru uz Latviju, jo tad, ja man ir jāsauc šie pozitīvi piemēri Ukrainā, tad krievalodīgie, kas nostājās Ukrainas pusē 2014. gadā, ļoti milzīga daļa iestājās brīvprātīgo bataljonos, piemēram, Azovu. Mariupoli arī ir krieviski runājuši. Un tad droši vien mūsu liberālajiem klausītājiem, es nezinu, vai tādi ir, viņi jau klausās arī, mēģina saprast, ko mēs runājam. Tad viņiem droši vien īsavienojums ir, tad tie ir labie krievalodīgie, kas ir Azovā, vai tie ir labie krievi. Man liekas, vēl viens, tas man patīk runāt par ziloņiem istabā, un arī it īpaši Ukraina šī veiksmīgā tāda konsolidācijas, Ukrainas veiksmīgās konsolidācijas iekšējās tādas vienības, viens no galvenajiem instrumentiem, manuprāt, arī ir armija, par ko mēs Latvijā, kas mēs joprojām diskutējam, un par obligāto militāro iesaukumu. Mēs šodien nerunāsim tik daudz par šīm tehniskajām lietām un armijas lietām, bet mēs nevaram noliekt, ka Ukrainā kā tāds sabiedrība integrējošs faktors ir bijis arī tieši armija, kur dienu kopā iziet visu to apmācības un militārās kalpības procesu, iziet kopā gan no krievlodīgie, gan ukraiņi. Viņi nešāva viens uz otru, kā to gaidīja Putina režīms. Un tas ir arī kaut kas, ko varbūt Latvijai mācīties, lai gan no otras puses tas arī bija tās ilgstošs arguments kopš 90. ka Latvijā nav iespējams veidot tādu lielāku civilistu iesaisti militārajās struktūrās, jo mums 25% valsts iedzīvotāji ir nelojāli. Tas ir jautājums par pedagoģiju, jo armija arī ir savu veidu pedagoģija pēc skolas, un vismaz vēsturiski tas ir tā bijis, ka tur arī turpinās savu veidu nācijas audzināšana ar vērtībām, ar kopīgu izpratni par to, kā rīkoties apdraudējumu gadījumos, kā vienam otru atbalstīt. Es nepiekrītu droši vien tam argumentam, ka ir bīstami dot ieročus pašu cilvēkiem. Pirmkārt, jābūt pilsonim, lai būtu armijā. Es domāju, tas noteikti ir nācis par labu Ukrainai, kur ir šī ne tikai armija, bet vispār cīņa kā tāda, jo Ukraiņu nācija faktiski tā pa īstam dzimst kopš 2014. gada, un šī visas nācijas piedalīšanās kopējā cīņā un pret kopēju ienaidnieku un tāda modernās mitoloģijas veidošanās, šeit domājot mitoloģiju pozitīvā nozīmē. Varodības mitoloģija. Jā, kas ir jebkurai nācijai vajadzīgs, tas ir viņu neatkarības karš. Tas, protams, var apvienot plašu cilvēku skaitu. Un jā, Latvijā zemesardze savā veidā ir tāds integrējošs mehānisms, un šis vārds jau laikam nav vairs pozitīvs, bet te arī tas moments, ko līdz cilvēks ir lojāls pret Latviju, neviens taču neaizrāda par nepareizu latviešu valodas izrunu vai par atšķirīgu uzvārdu. Un līdz ar to tā izmisīgā labo krievu pēdiņās izcelšana, kas vienmēr izskatās aizdomīgi, viņi drīzāk izraisa pretēju efektu un pamatoti. Izraisa aizdomas. Jo, ja kāds ir lojāls Latvijai, tad tur jau nerodās vispār šis jautājums, viņš ir mūsējs vai nav. Arī pie Krievijas vēstniecības piketēt gāja arī Latvijas krievi, kas jau sen ir arī valodu referendumā pauduši savu pozīciju par latviešu valodu. Un viss jautājums, tur beidzās jautājums. Problēma ir ar tiem, kas tomēr kaut kā vēlās atzīt Krievu imperiālismu, kas vēlās svinēt okupāciju 9. maijā, kas neiedziļinās vispār, ko tas nozīmē latviešiem, un tad izmisīgi mēģināt pateikt, bet nē, viņš jau ir labais, jo tur, un parasti visi tie labie izrādās, tomēr nav īpaši labie, tur visādi Ragozini un tam līdzīgi. Tad attiecīgi arī beigās jau tas paliek smieklīgi. Vēl pēdējais par pašiem ukraiņiem, man liekas, tas, ko mēs redzam, tu pieminēši Ukraiņu nācijas dzimšanu, man liekas, tas ir tāds veiksmīgs, vispār Ukraiņu nacionālismu jautājums, ir ļoti veiksmīgs tieši metapolitikas piemērs, par ko mēs esam runājuši šajos ierakstos,
Jo, proti, Ukraiņu nacionālisms tā ir ļoti neliela, sākotnēji ir bijis un ilgstoši arī tā ir palicis. Tā ir bijis ļoti nelielas grupiņas vispār pozīciju nostādni. Tie ir kaut kādi, labi, Harkova arī tāds ļoti agrīns Ukraiņu nacionālismu centrs, tad 19. un 20. gadsimtā Harkovu diezgan rusificē. Tad tas Ukraiņu nacionālismu centrs pārvietojās uz šīm rietumu Ukrainas teritorijām, kas ir starp Poliju un Austru-Ungāriju sadalīts. Un tie tiešām ir burtiski daži cilvēki. Labi, viņiem tur ir savas biedrības, organizācijas un tam līdzīgi. Viņus pēc tam dažādos karos tur izgriež, apšauj, protams, arī poļi viņus apspiež. Pēc tam mēs zinām, kas notiek arī Otrajā pasaules karā ar visiem banderoviešiem, negantajiem un tam līdzīgi. Un ļoti tāds skarba vēršanās pret Ukraiņu nacionālistiem. Un tā vienmēr ir, kaut kas tur ir fonā, šī ukrainības kustība. Bet es teiktu, ka tā skaitliski ļoti maz. Un tagad mēs redzam, ka pamazām tā pilināšana 100 gadu garumā jau ir izraisījis tādu kā lavīnas efektu. Mēs lielā mērā šo procesu izgājām no 19. gadsimta 50. un 60. gadiem līdz 1918. gadam. Un, labi, tas latviešiem ir, protams, arī savas problēmas ar nacionālismu, savādāk mēs te nesēdētu un nerunātu. Bet, labi, es teiktu, tā pozīcija ilgstoši bijis diezgan stabila latviešu nacionālismu. Šobrīd tāds neliels margināls grupas cieša nostāja ir kļūsi par, Ukrainās teikt, par noklusējumu pozīciju, par to, ko masas ir pārņēmušas un uzskata par savu. Jā, es pilnībā pievienojos par šo metapolitisko aspektu. Es šeit pastītos uz pavisam nesen arī vēsturi, ne tikai šo aizsākumu Ukraiņu nacionālās pašapziņas tādai dzimšanai, bet Janukoviča laikā Krievija ļoti apzināti grāva Ukrainu no iekšpuses, padarīja to atkarīgu no Krievijas, sagrāva Ukrainas armiju faktiski ar aprēķinu, ka kas, tad, lai būtu plāns B, vienkārši Ukrainu pārņemt savā ietekmē, ja šī marionete krīt. Mēģinājums bija 2014. gadā. Gandrīz izdevās, kāpēc neizdevās, tāpēc, ka neatkarīgi no valsts varas bija šī nacionālistu subkultūra, kas, pamatā balstījās Rietumu Ukrainā, bet ne tikai. Un šo Krievu uzbrukumu tieši pie Mariupoles arī apturēja brīvprātīgie nacionālistu bataljoni. Un tā, kad armija faktiski vairs nepastāvēja, tā bija iniciatīva no apakšas, kas izglāba valsti. Un gal galā arī Maidanā tas nebija spontāns tikai protests. Tur bija nacionālisti, kas uz šādām lietām bija trenējušies un gatavojušies savās nometnēs, iespējams apzinoties, kas viņiem ir priekšā. Un laikam tā nemanāmi, bet šis gars nacionālais pašlepnums, kurš nav tikai balstīts valsts varā, bet pašā nācijā, ir iesakņojies visā Ukrainā. Un te Putins atkal pārēķinās, viņš domā, ka atliks tikai Krievijas armija ienākt Ukrainā un valsts vara kritīs, jo viņš vērtē Ukrainu tāpat kā Krieviju, kur ir varas vertikāli, bet tur ir nācija un nācija nevar pakļaut tāpat vien. Mēs atgriežamies pie Latvijas. Tagad šajās dienās, kad mēs daudz runājam par Ukrainu, tā aina šķiet, pat ja viņas dīvainā veidā zaudētu karā, es teiktu, tā aina Ukrainai ir diezgan labēlīga tuvākajā nākotnē. Manuprāt, ja salīdzina Latviju ar Ukrainu, Ukraina izstās labāk daudzos tieši nacionālajos jautājumos, un tāpēc mums jāatgriežas pie Latvijas. Un tu iepriekš pieminēji, un arī tu daudzreiz arī iepriekš citos raidījumos runājot, par šo neizdarību, kas mums ir vēsturiski ielaista, gan arī latviešu liberālismu vai kultūrmarksismu un kaut kādas sazvērestības. Arī pret nacionālo jautājumu un mēģinājumu to notušēt, palika kaut kur zem paklāja. Un visas šīs problēmas, kuras mēs tagad arī redzam Latvijā, ieejot internetā, paklausoties to pašu jautājumu no provinces, var pareklamēt. Tur vienkārši tu paklausies šausmas, kas šobrīd arī notiek, tīpaši par etniskajām un nacionālajām lietām, un kā mums tās visas institūcijas ir sakompromitētas un sakorumpētas, un tad ir divas dabiskas tādas reakcijas, proti, kāpēc mēs uzdodam jautājumu, un tad viena atbilde ir, kā tu saki, apzināts plāns, 30 gadus vai pat ilgāk kaldināts.
vai no otras puses, kaut kāda muļķība, neizdarība, nejaušība, kaut kāds tāds izpildījums, dažādi cēloņi vienkārši samiksējās un tad rada šo lavīnas efektu, ka mēs ieejam Latvijas internetā un secinām, ka viss ir slikti arī nacionālā jautājuma ziņā. Es nezinu, vai tev tiešām šķiet tā, ka kāds spēlē 4 vai 5 dimensiju šahu, ka tur tiešām katra šie nodālie mezgli, kā saka, ir izpildījuši savu lomu, un tad tagad ir, tad latvietība ir tik ļoti noārdīta, ka tas ir tāds tīri apzināts process, kāds to ir virzījis. Es domāju, gan beigās, jo arī haoss var būt apzināti radīts, un tas, ka mums ir iekšpolitisks haoss, valdības mainās, nav spēcīga izpildvara, nav valsts vara ar spēcīgu nacionālisma apziņu, arī tas var būt iekļauts dizainā un izmantot postkomunistisko oligarhu politiķu alkatību, uzpērkot, uzaicinot visādās tur Gazprom un šitajās te Dinamo un tam līdzīgās struktūrās vienkārši tādā veidā uzpirkt, tas jau nav īpaši sarežģīti, un beigās viņi jau saprot, kam pieslieties. Ir šis te liberālisma moments, un tur jau parādās šis te jautājums, vai tas ir vienkārši šis te naivums, šī te ideja, ka cilvēks ir balta lapa, ka kolektīvā identitāte nav vispār būtiska, ka gal galā katrs cilvēks ir racionāls, autonoms, un viņu neietekmē, piemēram, Kremļa propaganda, galvenais ir vārda brīvība. Man īstenībā ir pilnīgi vienalga, vai tā ir muļķība vai nodevība, ja beigās rezultāts ir viens un tas pats. Tad ir jātaisa kaut kāds, anti-integrācijas fonds, kurš izmeklē, kā šī integrācija tad ir novesta līdz tam, ka ir faktiski pretējs process noticis un Kremļa imperiālisms Latvijā nostiprinājies. Par laimi valsts drošības dienas strādā pagaidām, ņem ciet visādus Kremļa blogerus un aktīvistus, bet varbūt kaut kādā brīdī ir jāskatās arī uz sabotieriem citos līmeņos. Jo skaidrs, ka šobrīd arī Latvijā, daļai arī no liberāļu skatu punkta, tie galvenie, tie ļaunie, tie tumšie, tie soloki, tie padomju cilvēki, tie ir atrasti, jo arī liberālim ir viegli viņus saskatīt kā tādus ļaunos un naidīgos, jo skaidrs, ka šobrīd tādā kolektīvajos rietumos Putina tēls tiek ļoti, ļoti tā blīvi pārklājies ar Hitlera tēlu, un Hitlers ir šis absolūtais ļaunums vidusmēra liberālim pasaulē Latvijā, un tas skaidrs, ka, teiksim, tie, kas tur pielūdz šo Putinu Hitleru, tie ir kaut kādi, tie ir arī šo tumsu spēku minioni, un tad mums vajadzētu viņus izķert, un tas skaidrs, ka uzmanība ir piesaistīta tikai uz šiem ždanokiešiem, vai kā viņus varētu nosaukt, bet no otras puses tiešām, ko mēs vēl redzam šobrīd, kas ir parādījušies uz ainas, ir šie tā sauktie labie krievi, kas ir pirmkārt Latvijas labie krievi, ilgadējie tādi, arī puskrievi kā Hanovs, Olga Dragiļeva, Olga Procevska, Ilja Kozins, protams, un vēl. Un šie tie labie krievi, kuri, es atsaucos, un man liekas, mēs pieliksim pēc tam, gribētos to pielikt raidierakstā, aprakstā, šo tādu Olgas Procevskas tādu eseju apceri no Satorī, senu, 2013. vai 2014. gadu, kur viņi paironizē par labā krievi jēdzienu, ka viņi saka, es esmu labais krievs, bet, vai jums latviešiem nevajadzētu tomēr bišķi pabīdīties un kaut kā to labā krievu jēdzienu izplest, lai tur paiet apakšā arī tiem, kuriem ir citādāka interpretācija pa Latvijas vēsturi, ka tur, lai arī tie, kas iet pie 9. māja staba, arī justos kaut kā iekļaut, un lai viņi justos arī kā labie, nevis kā sliktie krievi. Un, viņi paši kaut kādā ziņā ironizē un vispār par šo jēdzienu. Labi, tad mums ir liberāļi, mums ir labie krievi, un tad ir šis trešais spēks, kas vispār Latvijā, kas man pilnīgi apstulbina. Es nebiju par to iedomājies, bet, laikam, tas bija pārāk naivs. Šis trešais spēks, proti, labie krievi no Krievijas. Jā, Latvijā, tas ir jauns fenomens. Kuri Latvijā ir, arvien vairāk sāk nozagt mikrofonu laiku, un kas pat mani pašu mulsina, jo es vairāk, protams, šajā polaritātē starp muļķību un apzinātu plānu, līdz šim vairāk es slēcies pa labu muļķībai. Nevar būt, ka cilvēki visi izpilda kaut kādas tās pavēles, jo cilvēki pēc dabas nav diezko prātīgi, cilvēki grēcīgi, sabojāti, aizmāršīgi,
un viņi var aizmirst izpildīt savus nodālā mezgla funkcijas. Bet pēkšņi sāk plūst šo labo metropolītisko, ļoti it kā rietumniecisko Krievu masas, labi, šobrīd vēl ne masas, bet, paskatoties, kas tiek plānots, izskatās pēc masām, jā, man parādās jautājums, tas vai nav kaut kāds dīvains apzināts plāns šim visam pamatā. Tā, es mēģināšu no sākuma par visu sākot ar Putinu, Hitleru. Manuprāt, tā nav slikta analoģija, bet kā jebkura analoģija, tur vienmēr ir līdzības un atšķirības bieži vien ir būtiskākas nekā līdzības. Tās līdzības, manuprāt, ir labas, un viņa, tātad Putina politiku var ļoti labi vērtēt un diezgan atbilstoši tam, ko Hitlers darīja tautiešu politikas ziņā, tātad etniskās minoritātes ārpus robežām izmantošana ekspansijai. Tas moments ir, parādās. Tas mums arī noderēs pēc kara, ja mēs uzvarēsim Putinu, tad, lai atrisinātu tautiešu jautājumu Latvijā, lai, pastieties uz Austrum Eiropu, mēs vairs neredzam vāciešus Austrum Eiropā. Kāpēc? Jo, Hitleram bija šāda politika. Bez komentāriem šajā brīdī. Paturpinot šo līdzību, otra līdzība ir nomierināšanas politika. Proti šī nemitīgā robežu testēšana no Krievijas puses, līdzīgi kā savulaik to darīja Vācija. Tā tad jūs ļaujiet šo paņemt, ja? Tad labi, paldies, un tad šī agresija tiek kāpināta, jo kāpēc, lai viņi netiktu kāpināti? Ja agresija nemitīgi tiek atalgot, tad agresoram nav iemesla kļūt mierīgākam. Jā, šobrīd ir šīs diezgan drakoniskās sankcijas, bet redzēsim, cik ilgi tas noturēsies. Es pieņemu, ka ne tik drastiskas, bet zināmas sankcijas bija ierēķinātas Krievijas plānā. Krievija ļoti paļaujās uz to, ka Eiropa un Amerika ir demokrātiska, un ik pēc 4 gadiem politiķi mainās un var restartēt attiecības, sankcijas mazināt. Tā kā man nav tik varbūt optimistisks skats, diemžēl, vairs kā tas bija šajā sākumā, kad šīs sankcijas tiešām viena pēc otras stājās spēkā. Tā kā, jā, par šīm te līdzībām. Jā, bet atgriežoties pie labo Krievijas jautājumu, kas tiešām jau ir jauna kategorija, ir jābūt ļoti lielam izņēmumam, lai mēs kādu no Krievijas šeit pieņemtu. Tad tam ir, jābūt Navaļnijam, lai gan tur arī varētu padiskutēt, ņemot vērā viņa pagātni. Bet kāda ir šo te sankciju jēga un mērķis? Tas ir radīt spiedienu ne tikai uz Krievijas politisko eliti, bet radīt spiedienu uz Krievijas sabiedrību, lai tā rada spiedienu uz Krievijas politisko eliti. Ja visi kaut cik intelektuāli spējīgie un ekonomiski ietekmīgie cilvēki vienkārši aizbrauc no Krievijas, tad Krievijā šī politiskā vara, viņi tikai nostiprinās. Mēs faktiski panākam to, ka, ja tie ir īsti Putina opozicionāri, ja visi Putina opozicionāri aizbrauc no Krievijas, tad Krievijā vienkārši vairs nav opozīcijas, un šis režīms tiek iecementēts. Tā kā nē, viņiem ir jāpaliek, iespējami tur vairāk, ja tie ir tiešām Putina opozicionāri, un jātiek galā ar šo situāciju, jāskārtos savu valsts. Kāpēc Baltkrievija var sabotēt valsts dažādas rīcības, kāpēc Ukrainā, piemēram, dzelzceļus, kā partizāni vecajos laikos, kāpēc Ukrainā cilvēki bez ieročiem var nostāties tanku priekšā, un kāpēc Krievijā neskādēļ ir pilnīgi bezspēcīgi, vai ne? Un visi labie Krievijas krievi, viņiem jābrauc uz Latviju? Es tam īsti nepiekrītu. Bet, teiksim, tāds Alvis Hermans, viņš ne tikai Čulpana Hamata uzaicina, viņš šobrīd tur plānojot, es dzirdēju, veselu Krievu trupu uzaicināt no Maskavas vai no Pēterburgas un uztaisīt bez nezinu kā apakšspārnu iekš jaunā Rīgas teātra. Un tur vispār tās grandiosas lietas ir plānotas par Rīgu kā nākotnes Eiro-Krievu kultūras metropoli. Tas arguments būs tāds, kā tas ir tieši darīts, lai viņi sēdētu šeit, lai šeit darbotos Dožģ, Eho Moskvi redakcija, lai šeit darbotos kaut kādi Krievu boļšoji, labi ne boļšoji, bet kaut kādu viņu to hipster teātru filiāli šeit, un tad viņi ietekmēs to sabiedrisko domu aiz dzels mūra otrajā pusē. Es nezinu, vai Saša
kurš iepriekš skatījies greizos spoguļus, pārsvarā patērējis, vai viņš tur pēc tam skatīsies, tur Hermaņa kaut kāds un Hamatovs sadarbības projekts, bet tāds formālais attaisnojums ir tāds, ka mēs šeit uztaisam tādu lielu nodālo mezglu. Man patīk šodien šis vārds, no kura tad tiek raidīti tādi, es nezinu, konversijas signāli uz Krieviju, lai tad, tur, es nezinu, kaut kā tur ietekmēt sabiedrību. Izdarīt spiedienu uz sabiedrisko domu Krievijā, Maskavā, Pēterburgā no Rīgas kā tādas, nezinu, opozīcijas, labo Krievu opozīcijas centra. Es nezinu, tas ir ticam? Tas nav ticam. Es negribu īpaši komentēt Hermaņa kunga pēdējās aktivitātes, jo viņi ļoti cienu. Tas nav tikai Hermans. Kā mākslinieku, bet es tiešām nesaprotu, ko viņš dara šobrīd no tāda mākslinieciskā un varbūt teātra interešu viedokļa vēl es saprotu, bet no tāda valstiskā viedokļa es nesaprotu. Tie ir tie Rīgas laika cilvēki, kuri visu laiku tur tādu kaut kādas krievu intelektuāļi citās, tur Pjaķigorski, Jerofejevi pamētā, un tad, mēs esam tie tur smalkiem. Es esmu ļoti cīnisks palicis par Krievijas opozīciju kā tādu, un es neticu, ka Krievijā ir opozīcija, kas nebūtu kontrolēta no Kremļa. Ja Krievijā ir īsti opozicionāri, tad viņi ir vai nu apšauti vai cietumā. Un, ja viņi ir cietumā, tad ne tajos labākajos apstākļos. Savukārt visādi pēkšņie opozicionāri vai arī tur neatkarīgais žurnālists no Maskavas, kurš neskādēļ brīvi turpina darboties un vienlaicīgi izplatīt Kremļa naratīvus, tādiem opozicionāriem es neticu. Ir jāsaprot, ka Kremļa un Čekas metodes ir ļoti ciniskas un arī tas izgājiens ar šo, piemēram, žurnālisti tiešajā ēterā, kas tur parāda to protesta plakātu, kas visticamāk ir iepriekš ierakstīts. Krievija ir tā, kas spēlē 4 vai 5 dimensiju šahu, un, man liekas, mēs esam sava naivuma. Mēs šeit domājam tādu kolektīvos rietumus, ja mēs izmantojam šo jēdzienu kolektīvo arī Latviju. Mēs esam sava naivuma bieži varam uzķerties uz šīs Kremļa spēles, kur vienmēr ir kontrolēta gan pozīcija, gan opozīcija, gan iespējamie nākotnes līderi. Ja viņi nav kontrolēti, tad viņi ir vai nu miruši vai neutralizēti, ņemot vērā to, kā Kremlis strādā. Bet kā tev šķiet šobrīd, kad tiešām lielā likme ir par visu startautisko sistēmu un arī kolektīvās drošības sistēmu tuvākajiem 50, varbūt pat 100 gadiem, kā tev šķiet, vai naivums šobrīd nav bīstams un krimināli sodāms? Jo tāds naivums var apdraudēt, piemēram, caur Latviju, NATO. Un tad mēs nevaram neko izdarīt šiem labajiem krieviem, mēs nevaram neko daudz arī izdarīt vairs sliktajiem krieviem, mēs varam viņus vienkārši ietupināt. Mēs, tad no šī vienādojuma, kas mums paliek tādi liberāļi, kurus es tagad apvelku ar savu papīru ar pildspalvu ļoti, un salieku viņus kopā ar vārdu naivi, un naivi liberāļi, vai tas nav šobrīd tieši pats lielākais cēloniskais drošības drauds Latvijai? Jo viņi ir tie, kur iespējo visus pārējos šos faktorus. Bet tas tā vienmēr ir bijis, jo nekad jau Kremļa partijām, piemēram, vai kaut kādām struktūrām pašām par sevi Latvijā nav bijusi tāda ietekme, lai viņas pašas kaut ko spētu izdarīt. Vienmēr ir bijušas nepieciešamas kaut kādas citas partijas, liberālās partijas, kas ik pa laikam saka, ka saskaņa tagad gan ir mainījusies, paņemsim koalīcijā, lai nomierinātu Krievus. Atceramies, bija tāds stāsts, bija tāda pieredze. Es atceros Edgars Rinkēvičs, kurš kaut kad arī kādreiz bija pielaidīgās pret Krieviem, un tad viņš kaut kad vienreiz paziņoja savā Twitterī, ka es esmu mainījis savus domas par Krieviem. Viss, ka vairs cīmi, kā angliski saka, cīmdus nost, un tagad. Ik viens var kļūdīties, vai ne, un īstenībā tas, kā ārlietu ministrija šobrīd strādā, man nav liela iebildumu. Taisnība sakot, 2 ministrijas, kas labāk šobrīd strādā, ir it kā no liberālu partiju pārstāvjiem vadīts. Tā ir ārlietu ministrija un aizsardzības ministrija. Un droši vien labi strādā, tāpēc, ka īpaši varbūt neizpaužās tieši šo partiju ietekmi šajās ministrijās, bet kaut kāda valstiska pozīcija, kas ir apsveicama. Jāpasaka arī kaut kas pozitīvs. Ko es gribētu, lai arī iekšlietu ministrija tiek sakārtot, un ar iekšlietām domājot drošības iestādes, un es domāju, ka drošības iestādēm tad arī būtu jāvērtē, kurā brīdī tas ir naivums, kurā brīdī tā ir ļaunprātība un tās biznesa saiknes vai dažādas attiecības, kas var veicināt šo te atvērtību pret Krievijas imperialismu, viņas jau parasti nav tik grūti atrodams.
Bet vienmēr tas tā ir bijis, ne tikai Latvijā. Galu galā Krievija vienmēr ir sponsorējusi un pirms tam Padomju Savienībā. Vācijā, piemēram, zaļo kustību, kas protestē pret atomelektrostacijām, lai Vāciju padarītu atkarīgu no Krievijas gāzes. Tas, vai šie cilvēki to dara aiz pārliecības vai ļaunprātīgi, kāda vairs starpība? Ukraiņu asins līdz šobrīd, un tā ir viņu atbildība kaut kādā ziņā. Un līdzīgi ar citām naivo liberāļu kustībām, kuras pieņem, ka vienmēr augšgalā tomēr ir kāds, kurš nav naivs. Vismaz daži cilvēki saprot, no kurienes plūst nauda. Jaunups. Uzvārds nesaukšu, bet jā, kurš izkārto jāvienam vai ne pilsonību. Kurš riktē sabiedrības integrācijas fondu. Un tur šīs naudas plūsma, no Avena fonda, vai ne? Naudas arī plūst uz attīstībai par pietuvinātiem cilvēkiem. Un tad tanī brīdī, kāds tur vairs naivums? Tur ir Krievijas oligars, kurš klausās Putina runas par Ukrainu, maksā naudu pastarpināt Latvijas politiķiem, un pēc tam to attiecīgi politika, kur tiek aicināts uz iecietību, ieklausīšanos un toleranci. Tas vairs nav naivums. Es gribu kaut kā tādu kaut kā radikalizēt, jo brīžiem arī sāk rasties tāda sasieto roku sajūta, ka, piemēram, pagājušajā nedēļā bija daudz šie stāsti, ka Ukraiņas Latvijā sit. Labi, ja nesita, tad es protams, pārspīlēju, bet diezgan vietējie krievi, sliktie krievi, tur vēršās, tur Daugavpilī skandāls un tādu visādi gadījumi, vai nezinu, cilvēks pieliek Ukraiņas karodziņu pie savās jakas, un tad viņam tur uz ielas brūk virsū, kaut ko saka. Tā instinktīvā reakcija, tīpaši no tāda neformālo nacionālistu pozīcijas, kuri ir safanojušies arī par Azovu, ka dibinām kaut kādas pašaizsardzības biedrības, kaut kādas pašorganizācijas formas, ka mēs palīdzam tiem Ukraiņiem, kas ir Latvijā nonākuši un kuriem tur mācās virsū sliktie krievi, palīdzam latviešiem, kuriem, es nezinu, rajončikos arī brūk virsū orki. Un šajā brīdī parādās problēma, ka tāds naivums, kas ir konkrētās ministrijās, ir īpaši iekšlietu ministrijā, tas naivums kļūst bīstams, jo viņi teiks, nē, šādas kaut kādas pašaizsardzības, pašorganizēšanās akcijas, tas ir bīstami, tas ne tikai vairo neiecietību, tas kurina naidu sabiedrībā, šķeļ sabiedrību, un šajā gadījumā tie naidu kurinātāji ir paši latvieši, kuri tad ir sašutuši par tik lielu netaisnību, kas notiek. Un šajā gadījumā tiešām tāds naivums jau ir, kurš ir iesēdies institucionāli un arī struktūrāli svarīgā, izšķirošā pozīcijā. Tas naivums, viņi man sit pa pirkstiem, viņi man izsauc uz drošības dienestu, saka, nē, beidz tur pārāk uzstāties pret sliktajiem krieviem, jo tu tur šķel sabiedrību. Te ir vairāk momenti. Viens ir, Krievijai ir tāda metode kā refleksīvā kontrole, kur mūsu atbildes reakcija jau ir ierēķināta tajā vienādojumā, un provokāciju mērķis, piemēram, no kaut kādiem agresīviem Krievu imperiālismu atbalstītājiem var būt izraisīt latviešu pretreakciju un tad pastiprināt šo dialektiku, tā teikt, un tad dot argumentus, ka šeit ir etniskais konflikts, ka ir vēršanās pret krieviem un tam līdzīgi. Ir etniskais konflikts. Mēs to nevaram. Te ir izšķirošs moments, pirmkārt, saprast, ka var būt šādas provokācijas, otrkārt saprast, ka latviešu pretreakcija, ja viņi ir ierēķināti vienādojumā, tad tāda arī var rasties no Kremļa kontrolētām pusēm. Tur var būt jau sagatavoti provokatori un pēkšņi parādīties skaļi nacionālisti, kas varbūt iepriekš nav dzirdēti. Es spekulēju, bet es absolūti nebrīnītos, ja tas tā notiktu. Vienkārši tas jāņem vērā, ka mēs nevaram vienkārši aiz sāsinātas taisnīguma sajūtas un pamatotām dusmām, protams, rīkoties muļķīgi, pirmkārt. Bet valsts atbildība valstī galu galā ir pieder vardarbības monopols un tiesību sargājošais un tāds kārtības uzturēšanas monopols. Un šajā brīdī ir īpaši svarīgi valstī šo te monopolu demonstrēt un parādīt, ka mēs esam drošībā arī ne tikai no aizsardzības ārējās viedokļa, bet arī no iekšējās aizsardzības viedokļa. Diemžēl tas no esošās iekšlietu ministrijas vadības nenāk. Golubeva Twitterī raksta, ka galvenais ir psiholoģiskā noturība un kaut kāda tur... Jā, vai psihoterapija nodarba. Jā, kas patīk kreisajiem, protams.
nodarbojas ar psihoterapiju. Pozitīvi ir tas, ka no valsts drošības dienesta ir spērti vairāk soļi. Mēs redzam, ka tiek aizturēti prokremliski aktīvisti. Tas ir labi. Es gribētu, ka šāda valsts varas demonstrēšana ir arvien redzamāka pareizajā virzienā un dod mums visiem drošības sajūtu. Citādi šī refleksīvā kontrole un destabilizācija viņu var tikai pastiprināties, un tas nav neviena interesēs. Savukārt mans aicinājums nacionāliem politiķiem un manai mātes partijai Nacionālajai apvienībai būtu kā uzstādījums nevienu šādu kritisku ministriju nedrīkst dot šādiem politiķiem. Iekšlietu ministrija valsts drošības jautājums, nacionālo interešu jautājums, un to vienkārši nedrīkst dot velkamistei, ja viņas atbildībā robežu būvniecība vai radikālai liberālai, ja viņas atbildībā ir iekšējā drošība un absolūti realistisks skatījums uz to pretinieku, kas mums ir pretī un iekšēji. Bet kultūras ministrija arī principā ir atslēgas ministrija, jo kā viņi par medijiem arī atbild. Tas ir mediju politika Latvijā, tas nav tik vienkārši. Tas nav parteiski, vai ne? Tur ir tik daudz institūcijas, ka nav viena tāda avota. Vislielākā ietekme ir NPLP, kas arī dara īstenībā labu darbu šobrīd, slēdzot naidīgos Krievu mēdījus. Tas, ko kultūras ministrija dara, viņi ik pa laikam izstrādā vadlīnijas, koordinē mēdīju politiku, bet tu nevari no kultūras ministrijas pateikt sabiedriskajiem mēdījiem, tagad jūs darat tā vai tā. Tur būs skandāls un ministrs kritīs tur droši vien pēc dažām dienām. Tā kā nav tik vienkārši. Bet, protams, arī mēdīju politika būtu jāskata šobrīd pilnīgi citā gaismā. Tās runas, ka tagad ir vārda brīvība ļoti svarīga tanī brīdī, kad notiek informatīvais karš. Tur ir jāmaina principi. Mēs nevaram pēc esošiem principiem noteikt neko. Ir mainījusies paradigma galu galā. Mēs nevaram dzīvot pa vecam un strādāt pa vecam. Tā kā kultūras ministrija esošā formā nebūs tā, kas kaut ko radikāli mainīs, bet arī mēdīju politika noteikti ir jautājums, kur ir nepieciešams liels pārmaiņas. Nē, tas ir pozitīvi, ja, piemēram, tādi liberālo ministriju pārstāvji un latviešu liberāļu pārstāvji, kuriem līdz šim vienmēr viss ir bijis vairāk tā pūkaina un tās vienradžu valstība un varavīgs, viss ļoti pozitīvi un patīkam un vajag tā, lai ir pēc iespējas mīļāk. Ir pozitīvi, protams, joprojām dzirdēt viņu tirādes, ka Krievija saprot tikai spēku. Un, protams, ja tas pārtulkojās arī tur iekšpolitiskas drošības principos, konsekventi vēršoties pret Krievu imperiālistiem Latvijā, un ja šo spēka principu pielieto arī paši liberāļi, tas ir pozitīvi, bet mēs redzam, ka šie cilvēki mēģina sēdēt uz diviem krēsliem un mēģina gan, kā Ļeņins saka, nedaudz sist pa galviņām, bet arī tās nopējāt. Tā. Ir jāsaprot, ka ir priekšvēlēšana periods, un ik viens politiskajā spektrā saprot, ka šobrīd nacionālistiem ir liels priekšrocības, kā tiem, kas visvairāk ir runājuši par šīm problēmām. Kuri teikuši taisnību par šīm problēmām. Jā, un, protams, lai neatdotu elektorātu, ik viens mēģinās retorikā pārspēt nacionālistus. Tā tas bija arī pēc valodu referenduma. Tas vienkārši jāņem vērā. Vienīgais kritērijs, pēc kā ir jāvērtē, ir darbi. Un arī mūsu biedrība Apstošā saule izvirzīja uzreiz pēc šī kara eskalācijas 10 tādas prasības, kas valstī būtu jādara. Protams, nacionāli tādā maksimālistiskā garā, bet mēs esam tie, kas uzstādīs maksimālo programmu. No tā ir no 10 punktiem 2 ir izpildījušies, 8 nav. Vai nepilnīgi, vai vispār nav. Kuri ir izpildījušies? Viens bija šī mēdīju politika, ja nemaldos. Tur vairāk faktiski nav ko darīt. Kur NPLP izdarīja labu darbu. Vienīgais Krievu prese joprojām, kur arī tur nav agresijas slavināšana, tur vispār nav Ukrainas kara. Tā arī ir sava veida tomēr informatīvā iedarbība uz Krievu prātiem. Otrs bija šis valsts drošības dienesta un drošības iestāžu darbs, kur varētu vēlēties, protams, vairāk, bet nevar teikt, ka viņi nedara savu darbu. Un es ceru, ka ne tikai šos atsevišķos blogerus aizturēs vai kaut kādas interneta naida cēlājus, bet tomēr lielākas zivs arī. Maskavas nama, piemēram. Jā, vai arī AVN pilsonības izkārtotājs. Ja tevi uzrunā raidraksts Pārbaudas laiks, atbalsti tā veidošanu ar nelielu ziedojumu. Mēs esam neatkarīga biedrība, mums nav liela sponsora, bet mūsu mērķi ir lieli.
Ziedojot, tu atbalstīsi mūsu brīvību veidot kvalitatīvus ierakstus par Latvijai svarīgām tēmām. Ziedojumu kontu atradīsi aprakstā. Paldies par tavu ziedojumu! Labi, jā, mēs esam tāds nedaudz pasūdzēšanās un nedaudz palamāšanās, varbūt tiešām pārējām pie tādām praktiskākām lietām. Protams, primārākais, ko mēs varam darīt pašreizajā situācijā, ir teikt taisnību. Kā teikt Jordans Petersons, teikt tikai un vienīgi taisnību, jo iepriekš tā taisnība ir par Latvijas arī diezgan grūto situāciju, etnisko situāciju, lojalitātes situāciju. Arī aizsardzības sistēma. Tā patiesība vienmēr teikt ir tādos pustoņos kaut ko notušējot, noklusinot, kušinot, mierinot, bet, man liekas, ka jau vairs neko, jau vairs nav ko bremzēt, jāsaka pilna taisnība. Tas ir viens. Kaut ko valsts varētu darīt, tas viens teikt taisnība, tas būtu tādā metafiziskā līmenī, bez mazvai. Tālāk ir divi tādi resori vai lauki, rīcības lauki. Viens ir, ko valsts var darīt, otrs, ko var darīt sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība. Vispirms par valsti. No manas puses varbūt tāda piezīme replikā. Es negribētu tomēr tos liberāļus tik viegli atlaist prom, jo tu pieminēji tādu interesantu ideju, par ko es arī pirms šīs sarunas nebiju iedomājies, proti antiintegrācijas fonds, jo es uzskatu tiešām, ka latviešu liberāļi ir tie, kur traucē darīt lietas, kur traucē sakārtot arī etnisko jautājumu Latvijā, tā brutāli izsakoties. Un šie cilvēki jāsauc pie atbildības par 20-30 gados ielaistām problēmām, un arī, labi, mēs varam šobrīd slavēt, ka Nepal ir izdarījis savu darbu, bet kur Nepal bija iepriekšējos 7-8 gadus, kur Krievu, televīzijas saturs bija tāds pats kā šobrīd. Un labi, ne antiintegrācijas fonds, bet kaut kāda tiešām institūcija, vai es nezinu, vai kaut kāda padome komiteja, atlaist vispār valsts kontroli šobrīd uz krīzes laiku, un tad valsts kontrolas vietā iecelt kaut kādu tādu nacionālās drošības padomu ar lielākām tādām izmeklējošām pilnvarām, tad skatīties, kas vispār ir noticis. Amerikā bija tāda pozitīva lieta 50. gados, neamerikānisko aktivitāšu izmeklēšanas kaut kāda, kur pārmet, ka Makārtīs tur medija. Bet Makārtījām beigās bija taisnība, tā kad atslepenoja daudz dokumentus. Jā, un viņš ne tos komunistus arī varbūt meklēja, un ne tajās vietās īsti varbūt bija citur, bet, redzot, ka Amerikas kultūra un popkultūra un demokrātu partija ir izmainīta pa šīm 10 gadiem, viņam bija taisnība, un kaut kādu līdzīgu komiteju varbūt vajadzētu. Kā mēs to varētu nosaukt, pretlatvisko aktivitāšu izmeklēšanas komiteju vai komisiju. Un kas nebūtu vērsts tikai pret sliktajiem krieviem, par kuriem visi zina, ka viņi ir slikti, bet kas būtu vērsts arī pret šo slikto krievu kaut kādiem iespējotājiem, starp it kā labajiem pūkainajiem latviešiem. Mums jāsaka pilna taisnība arī par pašiem latviešiem. Tas būtu viens. Pa valsts darbībām varam visādi runāt, bet ko var darīt pilsoniskā sabiedrība? Man liekas, es atkal varbūt tā dusmīgi un varbūt tas tā nepieklājīgi izklausās, bet pilsoniskās sabiedrības līmenī, ko cilvēki var darīt, viņi var mēģināt radīt pēc iespējas nērtāku un neizdevīgāku vidi padomju kolonistiem vai šobrīd imperiālistiem Latvijā. Jo skaidrs, ka dažādi labie un puslabie un pussliktie krievi var braukt no Maskavas uz Rīgu, ir tā, ka viņi zina, proti, viņi ir pastāst uz Baltijas karti, viņi redz Tallina, viņi saka, nē, tur tā bronzas naktis bija, un tur vispār neviens nerunā krieviski. Viņi pastāst uz Lietuvu, Viļņu, labi, tie māk krieviski, bet viņi nerunās īpaši krieviski, jo viņi tur ir tādi dusmīgi un militāri un vispār pretendē uz Krievu teritorijām. Labi, uz Poliju ne, ļoti bīstami, Katiņas, tās lietas. Čehijā arī Čehi tādi ļoti dusmīgi. Tur ir liela diezgan krievu minoritāte Čehijā, bet viņus arī tur diezgan masē. Tad viņi skatās pēc tā izslēgšanas principā, kas ir tuvāk un kur viņi varētu justies saprasti, arī tīri valodiski. Viņi pamana Rīgu, un tad viņi dodas uz Rīgu, un tad viņus šeit saprot un pieņem, ar viņiem runā. Intervē ar viņiem runā viņu dzimtajā valodā. 30 gadus pēc. Tas nav slikti, protams, ka cilvēki māca valodas, bet mēs redzam, ka šobrīd Latvijā šis fakts, kā mēs mākam krievu valodu, es teiktu, tas nav diezko izdevīgi. Proti, pilsoniskā sabiedrības līmenī, ko var darīt, vismaz kaut kā runājot, kaut kā kritiskāk un taisnīgāk izturoties. Teikt, protams, taisnība arī Latvijas krieviem,
caur dažādām biedrībām, bet arī nebūt tik velkomējošiem. Cienīt sevi runāt latviski, Latvijā, elementāri. Pilsoniskās sabiedrības līmenī, ko vēl varētu darīt, pašaizsardzības vienības un tādas tu noraidīji. Es piekrītu, ka valstī vajadzētu būt šim drošības monopolam, un varbūt tiešām tas ir tas, ko valstī vajadzētu darīt, lai cilvēki tad varētu mierīgi, dzīvot savās viensētās un audzēt kartupeļus. Nevis, ka viņiem vajadzētu satraukties, ka tagad viņiem jāiet tur, jāpatrulē pa pļavniekiem, jo tur šausmu lietas notiek. Tā ir bumba tiešām valsts pusē. Ja ir mašīna ar Z burtu baltu, vadītājs ir jāsavāc, un tāda mašīna nedrīkst parādīties uz ielām. Citādi kādam vienkārši neizturēs nervi un tur šķīdīs stikli. Kam būs problēmas? Problēmas būs tam nabaga latvietim, kuram uzdeva nervi un kuram tur tagad rosinās krimināllietu, tā kā savulaik Dainu Rūtenbergu patiesām vazāja, kā Gundaru Kalviju, joprojām viņam ir ierosināta krimināla lieta. Ja tādas lietas turpināsies, kur problēmas ir latviešiem, tad tas nenāk par labu valstī. Bet, tādi gadījumi, ka kāds brauc uz e-burtu, piemēram, ko pilsoniskās sabiedrības līmenī var darīt, mēs izveidojam tādu ziņošanas vietni. Man liekas, kaut kas līdzīgs šobrīd ir pat izveidots. Ieliksim saiti aprakstā. Ir izveidot, es nezinu, vai tā ir arī kā aplikācija, bet vismaz mājaslapa bija, kur diezgan ērti var ievietot foto saiti un noziņot. Un izskatās arī, ka drošības iestādes diezgan reaģē, ja ir pamatots iemesls. Jā, jo paši Ukraiņi mēs arī redzam šajās nedēļās, viņi ļoti naski uz dažādu interneta vietņu un arī aplikāciju izstrādi, lai kaut ko tur noziņotu, tur diversanti. Mēs Latvijā esam varbūt pat līdzīgā situācijā, mums jau šie diversanti arī apkārt rosās ļoti brīvi, tad ir jābūt šādam rīkai, kur cilvēki, kuri noraizējušies, tad noziņot. Jā, labi, skaidrs. Varbūt atgriežamies pie lielajiem jautājumiem. Edgars Rinkevičs nesenais tvīts, ja ne vakardienas vai aizvakardienas, no šī šodienas datuma skatoties, proti viņš tas tāds ļoti svinīgs paziņojums, atvērt jautājumu par integrāciju. Proti, viņš iesaka atteikties no integrācijas vispār kā kategorijas. Viņš saka, tā ir sevi izsmēlus. Mēs šobrīd redzam, ka, bez mazliet, protams, katrs tajos vārdos ielas, ko grib, bet viņš tur saka, ka integrācija īsti nav strādājusi kā tāda kategorija. Mums ir jārunā par par politisko nāciju Latvijā, par jaunas politiskās nācijas izveidi, un mēs redzam zem tā tvīta, katrs tur ielas, ko grib. Patriotiski noskaņoti dzejnieki teiks, beidzot, mēs tur varam runāt par Latvijas iedzīvotāju saliedēšanu ap satversmē, noteiktajām vērtībām, tur ap rietumu vērtībām, ap latviešu valodu, piederību Latvijas valstīm, tam līdzīgi. Tad citi, tur arī visādi latviešu liberāļi paspējuši noreaģēt, tur Austers, man liekas, kas Čējos vai kas vēl, teiks, beidzot šis jautājums tiek pacelts, un katrs tur ielas pats savu. Mēs redzam, ka šīs divas lielās divkopienu valsts sadaļas, jo viņu prāt Latvija ir divkopienu valsts, tad mēs varam apvienoties zem kaut kāda jauna apzīmējuma, zem šī dažāda tautība latviešu apzīmējuma, kur tad veidot vienu tādu lielu politisko nāciju. Proti, latvieši tiek pārinterpretēti par britiem vai par amerikāņiem, kur tad, tur ir žīdi izcelsmes latviešu izcelsmes, latgales izcelsmes latviešu, lībiešu izcelsmes latviešu. Tur jau tā, ka nav vairs latviešu izcelsmes latviešu tādā gadījumā. Jā, tad vairs nav latviešu izcelsmes. Jā, un skaidrs, ka viņš to jautājumu tā pats par politisko nāciju, jo politiskā nācija tas tiešām ir tā pirmā, un daudz liberāļi pareizi noreaģējuši, un ka politiskā nācija tiešām ir tāds, negribās teikt konstrukts, bet tā ir tāda konstitucionāli noteikts vienums, tā ir pilsonība, tas ir kaut kas, kas ir papīros tāds izmērāms, tā ir šī pilsoniskā tāda identitāte. Bet man joprojām kā tādam ilglaicīgam rūdītam etnonacionālistam šķiet, ka vispirms jārunā atkal par etnisko identitāti, kas gal galā arī ir politiskās nācijas pamatā. Un to jūs, mīļie klausītāji, atradīsiet visos satversmes komentāros, kur šis levita jēdziens valsts nācija vai latviešu nācija, tas neizbēgami nes sevī līdzi arī šīs etniskās komponentes, jo mēs lietojam vārdu latvieši, tā tad ir runa par
kaut kādu tautu, kura runā latviešu valodā, apdzīvo konkrētu zemi. Tā ir vairāk vai mazāk kopīga vēsture, kopīga pieredze, kaut kādi kopīgas parašas tikumi. Nu jā, un ka šī tauta ir ieguvusi savu valstu un līdz ar to pacēlusies tādā pašnoteikšanās fāzē, proti ir kļūst par politisko nāciju, kas tad zem sevis var palikt citus. Bet vai zem sevis, zem šīs latviešu politiskās nācijas var palikt tādus, kas to negrib? Tas ir labs jautājums. Neatverot šo etniskā un pilsoniskā nacionālisma tēmu, par ko mums bija viens raidījums. Tur, protams, var izplūst, un man arī būtu ko piebilst, bet par šī ministra tvītu un to, ko teica jau iepriekš. Šis ir brīdis, kad runāt patiesību un nemānīt sevi. Ja tas bija domāts tā, ka tagad pārsauksim lietas citos vārdos un turpināsim, tad tas nav vajadzīgs. Mēs nevaram vienkārši pārsaukt integrāciju par kaut ko citu, tāpēc, ka tā izgāzās un tagad mums būs pilsoniskā nācija. Politiskā nācija. Vai pilsoniskā, jā. Uz kāda pamata. Un tad būtiskais jautājums joprojām ir latviešu un krievu attiecības Latvijā, etniskais jautājums. Šis jautājums teorētiski un ideiski tika atrisināts ar Satversmes preambulu, kas bija pēc valodu referenduma, kur ir šis pamats. Latvija kā valsts, nacionāla valsts, kas ir dibināta latviešu nācijas pašnoteikšanās rezultātā, lai latviešu nācija etniskā arī ziņā pastāvētu, turpinātos, attīstītos tās kultūra un valoda. Tur pat ir vēstures interpretācija ielikt. Pat ne interpretācija, vienkārši tas, kā latviešu tauta saprot neseno vēsturi, par ko Krievija mūsu kolektīvais stāsts. Vienlaicīgi šī ir demokrātiska valsts, kurā tātad ir arī etniskās minoritātes, kas var baudīt šīs demokrātiskās sistēmas labumu, bet savstarpējā saziņas valoda ir latviešu valoda. Un tas ir tas pamats. Un, manuprāt, uz šāda pamata, neko jaunu neizdomājot, mēs mierīgi varam apvienot 75–80% sabiedrības. Un tie, kas nespēja uz šī pamata apvienoties, kas noliedz latviešu valodas lomu Latvijā, kas dzīvo citā vēstures stāstā, kur nav bijusi varbūt viņiem okupācija, bet atbrīvošana, kas neatzīst vispār mūsu eksistenci vai Latvijas eksistenci kā tādu. Kuriem ir atņemts privilēģijas pirms 30 gadiem. Tieši tā. Ne jau, ka latvieši viņiem nenāk pretī, bet viņi vēlas atgūt privilēģijas, kuras viņiem netaisnīgi bija iegūtas nozieguma rezultātā. Viņus nevar iekļaut un nevajag iekļaut. Ir kaut kāda robeža, līdz kurai mēs varam nākt pretī cilvēkiem. Mēs neintegrēsim vai neiekļausim pilsoniskajā vai valsts nācijā Krievu militāru personas pensionētās. 50,000. Man šķiet, ka 20, bet droši vien kopā ar tuviniekiem. Jā, kopā ar tuviniekiem vairāk, bet tas standarts cipars bija kaut kur 50,000. Kurā gadījumā daudz. Jā, un kur pēcteši joprojām arī dzīvo, un kur ļoti droši vien arī paši daudz dzīvo, jo daudzi arī pensionējās agri. Militāri personas pensionējās bieži vien 40 gados. Tas nav slavenais večuks vai tantiņa, kur bija par vecu, lai iemācītos latviešu valodu 30 gadus, ko liberāļi vienmēr aicina apžēlot. Bet jā, ir šis pamats Satversmes preambulā definētais latviešu etniskajā nacionālismā, faktiski balstītais vienlaicīgi uz šī etniskā nacionālisma pamata paplašināts līdz tādam valstiskam nacionālismam, kur ikviena etniskā minoritāte var iekļauties, atšķirībā no kaimiņu valsts, kur nav ne demokrātija, ne iespējas etniskajām minoritātēm brīvi elpot, dzīvot un attīstīties. Domājot šeit Krieviju. Un ir šis pamats, un ja kādam šis pamats nedara, tad nevajag viņus šeit par katru cenu. Un ja mēs viņus nevaram laipni aizvirzīt atpakaļ uz izcelsmes valsti, tad iekļaušanas vietā mēs varam nogriezt visus ietekmes kanālus un saistību ar politiskām partijām un citām struktūrām. Tas ir drošības iestāžu uzdevums. Man liekas, arī tas, kas tagad notiek, mums vajag noslēgt sarunu, noapaļot, bet tāda vēl pēdējā piezīme, tas, kas šobrīd notiek arī pašā Krievijā, labi parāda tādu šo impērisko tautu, tādu atsakņotību. Protams, viņi var ļoti viegli pamest to vietu, kur viņi dzīvojuši un doties citur. Mēs redzam, tur liels eksodus notiek uz Armēniju, daudz no Maskavas vai Pēterburgas bēg uz Armēniju vai uz Grūziju vai sazin, kur uz pasauli. Negribās atsaukties uz kaut kādu ezotēriku, bet mēs zinām, šo pēdējās nedēļās daudz izskanējušas Ežēna Finka pareģojums par to, kā Latvijas tuvākā nākotnē. Proti, Finks nomira 50. gados, bet viņš nezinu, kāpēc, bet diezgan akurāti paredz, kas notiek. Un tur viens no tām pareģojuma sadaļām ir, ka
Jā, ka Krievija sabruks un ka dižā krievu tauta izklīdīs pa visu pasauli. Un man kā latvietim, protams, ir tas uzreiz jautājums, kā tu vari dzīvot citā vietā? Kā tu vari vispār tik viegli pārsakņoties citur un tiešām dzīvot Latvijā vai vispār Kaļiņingradā, kur krieviem vispār nav nekāda sakara turien. Un justies tur kā mājās, justies tur kā, es nezinu, kā saimnieks, kā nezinu, ka tu tur jau ļoti sen esi bijis un ļoti labi viss un pieņems. Un acīm redzot, šīm impēriskajām nācijām ir kaut kas tāds, ka viņi var ļoti viegli, viņi ir tādi mīcāmi māli bez mazvai. Tur ir diezgan liels jūceklis šajā ziņā un tāds savu veidu nomadisms un es nepiekrītu nekādā ziņā, ka Putins ir nacionālists. Viņš ir imperiālists un arī Krievija ir multikulturāla impērija un arī mēs redzam, kas tiek sūtīti uz Ukrainu karot. Ja Ukrainas pusē karo, tur karo Ukrainai lojālās arī Ukrainas mazākuma tautības, bet tomēr tie ir ukraiņi, kas pamatā, kas sargā savu dzimto zemi, savas mājas. Tad Krievija uz Ukrainu vervē tur sīriešus, sūta čečenus. Kalmikus, burjetus. Jā, pamatā visus, kas nevar uzpirkt un atpirkties no obligātā militārā dienesta Krievijā. Tātad ne elites bērnus, bet arī pamatā šīs vietējās etniskās kopienas, kurām nav nekāda interese vispār tur atrasties Ukrainā. Ja neskait to, ka militārā karjera ir labāka nekā palikt tur tajā vietā, kur viņi tur ir uzauguši. Un kurām nav nekāda sakara ar šo apzīmējumu ruski, jo ruski ir principā etnisks apzīmējums. Viņi parasti diferencē ruski ir rosiski, un rosiski ir tas teritoriālais apzīmējums. Bet šobrīd arī gan Putins bišķi palielījās, un šur tur arī izliktie plakāti, ka burjats, šodien tu esi tur ruski. ļoti tās kategorijas noārdās. Un, šo etnisko minoritāšu gadījumā tas, protams, varbūt arī atgriezenisks process, ka tiešām burjats vai kalmiks pēkšņi apzināsies, ka viņiem beidzot vajadzētu no jauna valdīt par savu zemi un teritoriju, iegūt kaut kādu valstiskumu un politisku apziņu. Kas ar pašiem krieviem, ja tādi vispār ir kaut kādi etniskie krievi, viņu nākotnē, tā skaitā ar Latvijā, es nezinu, asimilācija, izklīšana, pazušana. Integrēšanās uz Ukraiņu identitātes. Īstās Kijevas Krievzemes pamata. Uz īsto etnisko Krievu pamatu, jā. Krievi, tā ir vēsturiska Ukrainas teritorija, pārformulējot varbūt Putina. Jā, skaidrs līdz ar to. Lai gan Maskava tā ir baltu teritorija. Baltu un Somugru teritorija. Galindu cilts un tā. Jā, Pa skaidrs. pusē nopietni. Novēlam savu šādu skaistu nākotni, Ukrainas uzvaru karā un attiecīgi pozitīvu ietekmi no šīs uzvaras uz etniskiem procesiem Latvijā un skatāmies, kas notiek tālāk. Ar jums šodien bija kopā Krišāns Lācis. Raivis Zeltīts. Un jūs klausījāties Pārbaudas laiku.